kādas atsauksmes par trasi, kā patika? Trase vispār interesanti. No sākuma par asfaltu braucot likās, ka tā jocīgi priekš MTB, bet pēc tam, kad tikām mežā un kāpās smiltīs un tādā, tad bija interesanti, un tad jau likās jau tīri nekas. Un kad ir kur braukt, vietām ir pat šauri koki, kuriem ir tīri precīzi jāizbrauc, lai ar stūršagiem neaizķertos. Vietām atkal nobraucieni, kurās tev aiz sēdekļa tomēr jau jānolaižās ir, lai tiktu lejā. Kur trases daļa pašam visinteresantākā? Man visinteresantākā tieši mežā. Protams, tie kalni, kuros ir tik smilšaini, ka viņos praktiski nevar uzbraukt, tie nav tik patīkami, jo gribās ar to riteni, ja brauc, teiksim tā, lai plus mīnus pēc vidēja līmeņa var uzbraukt arī, bet te tādas smilts, tas reliefs un smilts ir tādas, tur neko nevar darīt, un tāds viņš ir. Tā tad arī brauksim. Jā, paldies, tad uz tikšanos 7. augustā. Paldies par parādu trases izrādīšanu, uz tikšanos 7. augustā, cerēsim, laiks būs labs. Nebūs saule, tad cilvēki nebūs Jūrmalā, būs vieglāk, teiksim, noorganizēt tos mačus, jo, teiksim, tie cilvēki vasaras laikā Jūrmalā tomēr daudz ir. Ok, lai veicās. Jā, paldies. Paldies.